13. augustā pasaules pirmizrādi piedzīvoja Ryan Murphy filma Ēd, lūdzies mīļu. Stāsts, kas iedrošina nesamierināties ar problēmām savā dzīvē, pieņemt drosmīgus lēmumus un par spīti grūtībām mainīt kaut ko savā ikdienā. No šodienas tas skatāms arī Latvijas kinoteātros. Filma ir balstīta uz amerikāņu rakstnieces Elizabetes Gilbertas autobiogrāfiskā romāna ar tādu pašu nosaukumu, kurš starp citu ir pārtulkots arī latviešu valodā un tagad atrodams mūsu grāmatnīcās. Filmas galvenā zvaigzne Julia Roberts. Šoreiz aktrise ir iejutusies 30-gadīgas vecākas sievietes sādā, kura pēkšņi apjauš, cik patiesībā nelaimīga ir viņas laulība, un ka ir pienācis pēdējais laiks mainīt savu dzīvi, lai atrastu 3 lietas, kas pietrūkst visvairāk – prieku, garīgumu un vēseles līdzsvaru. Tad pēc sāpīgas šķiršanās Roberts iemiesotā varoni dodas ceļojumā apkārt pasaulē, lai atrastu sevi. Līza dodas uz Romu un iemācās itāļu valodu. Viņa ceļo uz Indiju un Indonēziju, pamazām kļūstot laimīgi. Mēs tūlīt noskaidrosim, vai filma spēja padarīt laimīgus mūsu skatītājus. I'm going to Italy, and then I'm going to India, and I'm going to end the year in Bali. I'm having a relationship with my pizza. This is my no carb left behind experiment. If you could clear out all that space in your mind, you'd have a doorway. And you know what the universe would do? Rush in. Everything else will take care of itself. Kā jums kopumā filma patika? Kopumā man patīk. Julia Roberts ir kā? Viņa ir talantīga aktrise, protams. Ka šī ir tāda dziļāka filma ar tādu ieskatīšanos sevi un sevis meklējumu. Teiksim, man rodas iespējas, ka tā ir vairāk tāda meiteņu, sieviešu filma. Jums lika par kaut ko aizdomāties arī filmu, vai tomēr tā ir tāda sieviešu padarīšana Man liekas, ka neatkarīgi no tā, vai mēs esam meitenes vai zēni, mēs cenšamies sevi atrast. Un man liekas, katrs mēs gribam sevi atrast un arī atrast dzīvē, atrast darbā, atrast draugos, valstī. Jā. Vai jums pašam būtu drosme tik dramatiski mainīt savu dzīvi? Es domāju, ka jā. Es vēl tam neesmu gatavs, bet es pieļauju, jā, varbūt. Patika filma tad sanāk, jā? Jā, man jau vispār filmas patīk diezgan daudzas filmas. Jūs esat lasījusi arī grāmatu. Kā jūs nonācāt līdz grāmatas lasīšanai? Nē, meita uzdāvināja grāmatu, viņai šķita, ka man viņa noderētu. Tā kā, jā. Grāmatā bija tā, ka sākumā man viņa nevisai patika, tur šausmīgi iedziļinājās, tur drausmīgas tajās problēmās, par tām nelaimēm un par cik mums pašreiz visur par to runā, par visādām negācijām, tad godīgi sakot likās, ak, Dievs, kāpēc man tas jālasa, vai tiešām kaut ko tādu vajag. Bet pēc tam viņa tāda, bija jau interesantāka tā grāmata. Varbūt nav tāda ļoti tur kādam liekas vai kaut ko dziļāku, bet vasarai tāda piemērota bija tāda, es nezinu, man patika grāmata. Kā ar filmu, teiksim, tikko dramatiska vai Nē, filma bija krietni vieglāka un emocionālāka un tāda grāsa. Vakar, sakiet, varētu pāris jautājumiem par filmu, ļoti interesē jūs viedoklis. Man patika. Kāpēc jūs nolēmāt atnākt nostīties kinoteātrī šo filmu? Es vienkārši lasu grāmatu. Līdz tam punktam pagaidām, kas jums šķiet labāk? Filma vai grāmata interesantāk, vai tomēr nevar salīdzināt? It kā likās grāmata interesantāk par Itāliju. Es domāju, ka vairāk parādīs. Noteikti redzēts arī kaut kāds cits filmas ar Julijas Roberts piedalīšanos. Jā, man patīk visas. Visas patīk, vai šī varbūt ar kaut ko atšķīrās no tām citām filmām? Nē, ir labākas. Man patika, par kuru viņa ir ielas meita. Tā bija vispār pasakaina. Teiksim, vai jums pašai būtu drosme uz tādiem drosmīgiem soļiem aizbraukt uz kādu citu zemi tikai tāpēc, lai mainītu savu dzīvi, lai atrastu tās trūkstošās lietas? Droši vien, ka tagad jā. Pilnas iespējā. Nē, es arī domāju, ka ir pienācis tāds kaut kāds vecums, kad jā. Bet jaunībā es to nedarītu noteikti. I have the perfect man for you. That's exactly the opposite of why I'm actually here. If you could clear out all that space in your mind, you know what the universe would do? Rush in. No 5 zvaigznēm, cik jūs filmējat? Es dotu 4,8. Es arī 5 dotu. Es arī dotu 5. 5. Nevienam 5. You need a good man. You don't need a man, Liz. You need a champion. My friends in New York say hello. My friends in LA, they don't know where
Your life's changing. It's not a bad thing. You sound good. Stronger. What there's to complain about. I'm starving. Where should we go? We should go to the best restaurant in town. Of course. My place. Subtle.